Meliorācijas grāvis kā mūžīgs apkopes objekts. Sveiki! Man sauc Agns Grauduls, pārstāvu uzņēmumu Mežs un vide. Ikdienā nodarbojos ar meža īpašumu apsaimniekošanu. Un visādi meliorācijas grāvi arī ir kaut kāda dabiska daļa no meža īpašumiem. Un, ja tas grāvs kādreiz ir izrakts, tad būtībā ir jārēķinās ar to, ka tas ir mūžīgs apkopes objekts, kurš ik pa laikam aizies ciet, pats aizplūdīs, bebrs aiztaisīs ciet vai abi kopā. Un taņš ir jātīra sevišķi, ja viņam ir sezonāli tekošs ūdens vai tāda daļai stāvošs ūdens. Un tad ir jārēķinās, ja gar grāvi sauguši koki. Viņš ir pietiekoši liels, tad vēl tas ekskavators var izbraukt starp kokiem, izkrāmēt to visu ārā. Ja te gar krasta ir kaut kāda krūma veģetācija, tad to vienkārši var nolaust. Un tādā veidā tas grāvs arī ir tīrīts. Sliktākais, kas ir grāvjos, ka tur iemājo bebrs, tad būtībā grāvs aiziet ciet. Un tad viņš vairāk netek un nepilda savu funkciju ļoti ātri. Ja viņš dabiski kaut kāda aizaug, tad tā aizaugšana notiek daudz lēnāk. Tas, kas ir vēl slikti bebram, ka bebrs paceļ ūdeni, uzpludina augstāku to līmeni, un tad no krastiem tas viss organiskā viela un viss satek iekšā plašā apjomā, lielā daudzumā, un tas grāvs vienkārši ir ciet. Un te var redzēt, kad ir bišķiņ nolaists jau ūdens, tad te bija iemājojis bebrs, un tad tāds grāvis, tā viss tas ir oriģinālais grāvs, kādreiz bija šitanī platumā, tagad viņš pa tādu šauru josliņu plūst. Koki ir nograusti, tie, kas ir nograusti, te var redzēt, tie bērzi ir nokautuši, ja viņiem tā kā nav bijis paredzēts stāvēt riktīgi ūdenī, aplūzuši. Te var redzēt, ir bebru grauzumi, un būtībā tas, kas notiks tālāk, tur tālāk ir mežs, un tā kā šī grāvī tas ūdens vien pacelsies vairāk, tad tas mežs paliks ar vien slapjāks, un kaut kāda tā stadija, ja šito te grāvi neiztīrīs, tad tas fona mežs pēc kāda laika apmēram sāks izskatīsies arī apmēram šāds, jo par koku augšanu ir jāņem vērā tāds ļoti vienkāršs faktors. Bieži vien tos grāvis izrok tad, kad veic kaut kādu apmežošanas darbus vai kaut ko tādu, tad tie koki sāk augt pie viena ūdens līmeņa, gruntsūdens līmeņa. Un patiesībā tas grāvis sāk aizsērēt jau nākošā dienā pēc izrakšanas. Viņš var izdarīt 10, 20, 30, 50 gados, un visu laiku tas līmenis ceļās uz augšu. Un tie koki vienā brīdī, tās koku saknes pieaugušam kokam sāk saskarties ar ūdeni, bet viņš jau nav paredzējis to, ka tas ūdens būs tik tuvu un ka viņš visu laiku celsies. Un sakņu sistēmas nav piemērotas, bieži vien ar sugas nav piemērotas, lai augtu slapjumā, un tad tie koki vienkārši krīt. Un tad tādās vietās, kur ir, tas grāvs ir izrakts, tur ir jāsaprot, tas būs apkopes objekts. Un ja tur ir kādas sugas, kurām pārāk patīk ūdens, teiksim, priedes eglis, tad tās tur var neaugt apsis. Labākā suga, piemēram, te var redzēt grāvmalā šitais te ir melnauksnes, tam it kā ūdens nekaitē. Tas var augt ūdenī, protams, ja viņš jaunībā audzis sausumā, un pēc tam ir ieaudzis kaut kādā slapjumā, viņam arī var nepatikt, un tālāk var redzēt, ka tie bērzi. Bērzi ir vienkārši bijuši pie pacelt ūdens, ir nokautuši. Tāda pats situācija arī vienkārši var būt mežā, te vienkārši uz grāvi tāds piemērs, kāds ir. Runājot par bebru, reizē viņš arī taisa to uz tekošu ūdeņu, un tad izveidojas tāds, kad dāma nojauc ar rokām, te tāds šaurs pudeles kakls, un te bija tieši tāda situācija, te bija no tā krasta uz šito krastu tāds bebra dambi atliek, dambis bija pats nojaukts,
vēl visi tie koki kaut kur mētājās. Un tad to pudeles kaklu norāk, lai ūdens varētu plūst. Tad paiet lejā, te var redzēt, te ūdens smuki tek projām. Tālāk tur tek uz ezeru un būtībā šito posmu tīrīt nav nepieciešams, jo te ir pietiekoši liela līmeņa starpības augšā starp pļavu un pļavu. Tālāk ir melnāks mešs, te arī ezermalā ir melnāks mešs. Mitruma režīms ir normāls. Un tālāk, te ir tas, kas ir notīrīts. Paskatās uz to grāvi, it kā viņš izskatās aizaudzis visreālāk. Viņš kādreiz ir bijis arī bišķiņ dziļāks. Var redzēt, te ūdens daudz nav. Ekskavators strādā kaut kur tur, kaut kāds pārsimts metrus pa strāmu uz augšu. Un, jā, tīrīt te nav jēgas, jo kaut kāda gruntsūdens līmenis te ir kaut kur pār pa metru, un tiem kokiem kaut kas ir pilnīgi ok augšanai un arī lauksaimniecībā, jo tur te gan pļavs, gan mešs ir. Kaut kur sarunās reizēm pavīd tāds jēdziens kā sakopts mešs, kas manā skatījumā skan nedaudz dīvaini, jo mešs ir dabiska ekosistēma un viņš tā kā pats ar sevi var tikt galā kaut kādā formātā. Savukārt grāvis ir, viņi izraukot, jau ir pilnīgi skaidrs, ka tiek radīts apkopes objekts, kurš ir jāapsaimnieko un ik pa laikam ir jātīra kaut kādi 20, 30, 40 gadu laikā. Un, tad patiesībā ir pēc meliorācijas likumdošanas meža un zemes īpašniekam ir pat pienākums veikt grāvju uzturēšanas darbus. Tad grāvis ir aizaudzis ar kompostu lapām, krūmiem, pa laikam viņš ir jāiztīra. Šajā gadījumā tātad te būs veikta pļauta apmežot. Grāvis bija ciet, vienkārši veicam grāvju uzturēšanu un to grāvi iztīrījām. Tas vēl ir svarīgi arī, tā kā te ir tā pļava un jau uz viņas stāv ūdens, tad, lai viņš notecētu, tad veidot tādas speciālas ievalkas, ja, teiksim, šitiem ir tā grāvi atbērt un ūdens tā kā tur nevienmēr var tikt labi cauri, viņš ir pa kūdru gan nosūcāts, bet te ir izveidot tādu nelielu padziļinājumu, lai te varētu savācās kaut kad ziemā ūdens, te viņš varētu arī notecēt. Tātad te caurumi pretējā krastā un arī šajā krastā tās ir bijušās bebra alas, jo te kādreiz ir bijis bebra uzpludinājums. Te viņš uzpludina to ūdens līmeni un taisa ieejas zem ūdens līmeņa. Ala, pieņemsim, ir tas tur caurums, lai varētu droši ieiet alā, un tad tur noteikti arī ir, tanī pļavā ir izrakts kaut kāda alu sistēma, kur viņš arī sausumā var dzīvot. Tad tas ir arī, grāvis ir jākop un jāuzrauga, lai bebrs viņā neveidotu dāmbis. Un šitā te svaigi izrakti grāvi, protams, arī bebriem var rasties iekāri to izdarīt, un līdz ar to tas ir joprojām ir aprūpes objekts, kur pa laikam ir jāuzrauga, lai te atkal neveidojās jauns bebrains. Es jau te viņam vēl palicis vēl pretējā krastā, kas jau ir cits zemes īpašnieks, tur ir palikuši vēl tīri daudz koki kārkli, ko bebrs varētu vienkārši ēst, un barības bāzes viņam kaut kāda šajā zonā ir. Viņš var aiziet ar uz mežu un ēst kaut ko no turienes. Un šādi izskatās meliorācijas grāvs, kurš iet pa robežu starp mežu zemi un lauksaimniecības zemi. To grāvu būtu, protams, vieglāk tīrīt no lauksaimniecības zemes puses un pie viena novākt arī visu to apaugumu, kas ir kāda arī bebru barība. Bet tā kā te ir divi zemi īpašnieki, kur katram ir savu mērķi un savs lietošanas veids, vienam ir pļava un tam tur acīm redzot apmierina viss tas, kā tas ir. Un te ir meža īpašums, kurš nedaudz slīks nost pa laikam. Tā tad ir meža īpašnieks tīri to grāvu no savas puses. Tas nav ļoti ērti, bet ir izdarāms. Un tad to arī vecā atbērtne te ir gājusi pa mežu. Kaut kāds viņas atliekas ir redzams, tad vienkārši arī
tīri to, ko var izdarīt, kaut kā starp kokiem izbraucot, un tad arī ir jāparedz ievalki, lai kaut kādi virsūdeņi no meža var nodrenēties. Un šitādas te grāvas, kuros ir milzīga kompostu masa un kūdra savākusies, ir patiesībā vēlams tīrīt ir pavasarī, jo tad vismaz ir cerības, ka pavasarī te vismaz uzaugs kaut kāda veģetācija, un tā visa atbērtne būs nedaudz stabilāka, un viss tas izraktais neplūdīs tik daudz iekšā atpakaļ grāvī un nevilks to grāvu ciet. Teiksim, to izdara kaut kādā vēlā rudenī, ziemā, tad visu laiku līstot, sasaustot, atkūstot un neaugot nekādai veģetācijai. Tā kūdra tomēr ir tāda ar vairāk tendenci satecēt atpakaļ, un tam darbam būs īsāk termiņa rezultāts. Šobrīd ir pavasars, māja vidus, un droši vien, ka te kaut kāda visāda veģetācijas zāles sasēsies, līdz rudenim kaut kas vismaz uzaugs, un viss tā saimniecība būs arī nedaudz stabilāka, arī ūdens dabiski labāk nosūsieks, un tā kūdra būs bišķiņa stingrāka. Un tāda izskatās bijusī bebraina, kur tas grāvs ir kļuvis milzīgi plats. Tas bebrs ir visu laiku centīgi grauzis krastus un pludinājis visu to kūdru ciet. Un tagad jau izskās, ka tas grāvs ir pat sācis meandrēt, bet patiesībā tas ir tikai kaut kāds raksts par mazāko pretības ceļu. Un tas bebrs arī kaut ko veidojis, tur līk loču. Viss tas pārējais var redzēt, tas oriģinālā krastmola ir kaut kāda tā, un šitas te gabals, kur es stāvu, tas jau ir kaut kāds bijušais mežs, kurš vienkārši lēnām bebru nograusts, un viss tas komposts ir aizplūdis kaut kur pa straumu uz leju, un bijis ar viens no iemesliem, kāpēc tas lejpus bija aizdambējusies. Šajā patiesībā ir kaut kāda grāvi gandrīz augšu, viņš pēc kaut kādiem 100 vai 200 metriem vispār sākās. Līdz ar to tas bebrs ir iemājos jau tādā, samērā marģinālā vietā, un tā satece ir tikai tāda, droši vien, kad izteikti sezonāla. Un veicot kaut kādas melorācijas darbus, ir svarīgi ievērot arī kaut kādus esošos grāvīšus, pat ja viņi galīgi savs un nemanām, tā kā, teiksim, te pa mežu aiziet tāds kaut kāds vecs grāvs, kurš jau būtībā ir aizaudzis kokiem, bet tāpatās var redzēt, ir tāds zemes padziļinājums grāju formas, tad viņam galā vienkārši uztājas atbērtnē ievalku, ja te ir sezonāla ūdens tecēšana, lai viņi ir funkcionāli. Un, ja meliorācijas sistēmas parasti stiepjās pa vairākiem īpašumiem, tad tā no vienas puses ir apsaimniekošanas problēma, jo tur, kur beidzās īpašums, tur arī beidzās tā īpašnieka uzturēšana. Ja kaimiņi nav zinām, nav atrodām vai nepiedalās, tad tālāk tas grāvs paliek tāds, kā viņš ir, ar visiem bebriem, dūņām un visu pārējo. Un būtībā ir jāsaprot, ka bieži vien tās meliorācijas sistēmas ir Krievu laikos plānotas nerēķinoties ar kaut kādām īpašumu robežām, bet vienkārši ejot pa kaut kādām dabiskām robežām, bet vēlāk tie īpašumi ir sadalīti tā, kā ir sadalīti. Un tad, kaut kāda kaimiņu kopdarbība noteikti būtu izteikti svarīga, lai to grāvu uzturētu vienot visā garumā. Tātad neliels apkopojums par meliorācijas grāviem. Tātad tas grāvs ir vienreiz izrakts, tas ir apkopes objekts, kurš pa laikam ir jāpārtīra par 20, 30, 40 gadi atkarībā no vietas apstākļiem. Ja tur iemājo bebrs, tad tā tīrīšana ir iespējams vajadzīga biežāk, un arī viens no ikdienas tādiem uzraudzīšanas pasākumiem ir jāskatās, vai grāvī neveido bebru dāmas, jo tomēr tā ir meliorācijas sistēma, un bebrs vairāk attiecās uz dabiskām ekosistēmām, nevis uz cilvēku regulētajām. Ja interesē kāda meža īpašuma apsaimniekošana, ar to ikdienā nodarbojos, es pamatā strādāju Kurzemē, un ir kolēģis, kur strādāja Vidzemē. Kontakti ir atrodami šeit lejā video aprakstā. Paldies, ka skatījāties! Tiekās mežā!